Runājot par folkloras apguvi, man nav padomā metodiskais materiāls, bet es gribu izstāstīt dažas pamatlietas, kuras, manuprāt, ir svarīgi saprast, pirms mēs par tām sākam runāt ar citiem cilvēkiem, it sevišķi, ja tas ir mācību process un ja mums ir zināšanas jādod tālāk bērniem. Un viens no pirmajiem pamatprincipiem, ko es gribu izstāstīt, ir mūsu divējādā saskaršanās ar laika jēdzienu caur tradīcijai. Viens moments ir laiks, kurš ir ciklisks, kas atkārtojas papli gadu no gada, gadu no gada, gadu no gada. Un mēs diezgan labi zinām gada ritumu. Mēs zinām, ka te apļa augšējā punktā, kur dzīvojās visgarākā diena un visīsākā nakts, šo punktu mēs esam pavisam nesen piedzīvojuši. Tie ir Jāņi. Apakšējā punktā, kur ir visgarākā nakts un visīsākā diena, Ziemassvētki. Un divi punkti, kur diena ar nakti ir vienā garumā. Liela diena. Un es atļaušos nosaukt maza diena, lai gan pēc vārda dienām tur vistuvākie ir Miķeļi. Šī ir bāze, kas ir saistīta ar mūsu ģeokosmisko situāciju, respektīvi ar to, kā Zeme apriņķo Sauli. 365 un 1/4 dienās notiek pilns aplis, un saulgriežu punkti ir tie, uz kuriem ir bāzēts Saules kalendārs. Mūsu senči ir dzīvojuši pēc šī Saules kalendāra, jo visas svarīgās dienas, visas atzīmējumās dienas ir saistītas ar Saules kalendāru. Mūsdienās ir mēnesis kalendārs un mēnesis cikli arī ļoti populāri, bet cik var spriest pēc dainu tekstiem un pēc tā, kas ir ticis uzskatīts par svarīgu un kas par mazāk svarīgu, tad mēnesis kalendārs ir bijis zināms, bet tas ir bijis lietots vairāk praktiskiem nolūkiem, respektīvi kartupeļi jāstāda vecā mēnesī, puķis jāsēj pieaugošā mēnesī un tā tālāk. Ja? Vairāk šīs te praktiskās lietas nekā tas, kas saistīts ar mūsu laika ritējumu svarīgajiem punktiem. Mūsdienās ir izveidojusies neliela nobīde kalendārā, jo, ja mēs atveram normālu mūsdienu kalendāru, tad tur ir uzrakstīti gadu laiku sākumi, respektīvi saulgriežu punkti, un tur vasaras sākums ir 21. jūnijā, vasaras saulgriežos. Bet, ja mēs atveram vaļā dziesmu pūri, tad vasaras saulgrieži ir tie paši Jāņi. Bet pašlaik Jāņa vārda diena kalendārā ir 24. jūnijā. Tas ir izcēlies tādēļ, ka skaitlis, ko es nosaucu 365 un 1/4, nav pilnīgi precīzs. Un līdz ar to, lai gan mēs lietojam šo te 1/4 garo gadu, pamazām izveidojās nobīde un ir veiktas vairākas kalendāra reformas, bet pēdējā nopietnā kalendāra reforma bija 16. gadsimtā, un kopš tā laika ir uzkrājusies nobīde. Un līdz ar to folkloristiem pašlaik ir brīnišķīga iespēja līgot vasaras saulgriežos tā, kā viņiem patīk, un visus padomju laika uzslāņojumus ar dažādām izdarībām, kas neatbilst varbūt senākajam tradīciju pūram, mierīgu sirdi atstāt, lai jau 23. un 24. tas notiek. Un tas ir mūsu pašu ziņā, ko mēs darām. Vai mēs izvēlamies šo te, es teiktu, senāko, jeb ekoloģiskāko kalendāru, lai svinētu savus svētkus, vai mēs neejam tik dziļi un sekojam līdz mūsdienu kalendāram un svinam tad, kad ir attiecīgās vārda dienas, vai no arī pat vispār svinam tuvākajā nedēļas nogalē, jo
dažiem tas ir kaut kas tāds ļoti principiāls un ļoti principiāli izšķiroši nozīme šim momentam, dažiem varbūt netik ļoti. Senlaikos gan šai svētku svinēšanai ir bijusi principiāla nozīme īstajiem datumiem. To jūs varat redzēt ļoti daudzās kultūrās, kur ir šīs te senās sakrālās būves, Anglijā Stonehenge, Īrijā Newgrange un tā tālāk un tā joprojām. Visapkārt pasaulē mēs redzam, ka cilvēki ir veikuši astronomiskos novērojumus, lai precīzi noteiktu saulgriežu punktus. Un jautājums, kādēļ? Tādēļ, ka tajā brīdī, kad mēs atzīmējam svētkus, brīdī, kurš ir visai planētai pietiekoši nozīmīgs, tad mēs saskaņojamies ar lielākiem kosmiskiem ritmiem, kas ir pārlaicīgāki par mūsu cilvēka mūža ritmiem. Un līdz ar to tādā simboliskā nozīmē runājot, tajā brīdī, kad mēs īstajā mirklī saslēdzamies ar to, ka mēs svinam saulgriežus, mēs pieslēdzamies tam mūžīgajam ritmam, kurā Zeme riņķo ap Sauli, un kaut kādā veidā paši varam justies pārlaicīgāki. Tātad 21. jūnijas. Un pretī 21. decembris, 20. vai 21. marts, 22. septembris. Šīs ir 4 galvenās svinības, ja mēs runājam par gada ritumu. Var atzīmēt arī īsākus laika posmus, un pēc senā kalendāra tas viss ir noticis ļoti skaisti, ļoti simetriski. Šo skaisto tortīti, kas tagad ir sagriezta 4 daļās, mēs varam pārdalīt katru gabaliņu vēl uz pusēm. Un tad attiecīgi šie datumi sanāk apmēram attiecīgo mēnešu 5. 6. datumi. Vidū starp 21. martu un 21. jūniju ir apmēram 6. maijs, mūsiņdiena. Vidū starp Ziemassvētkiem un Lielo dienu apmēram 6. februāris, meteņi. Un es tūlīt rakstīšu 6. novembri Mārtiņiem. Nu ja, nebūs riktīgi. Mārtiņa 10. Jā, bet es esmu arī Jāņiem to uzrakstījusi, vai ne? Un es jau izskaidroju, kā šīs nobīdes ir radušās. Jo es pašlaik to gribu savest kopā ar to senāko bāzi, ar saules kalendāru, no kā šīs svinības ir izcēlušās. Un to, ka šī nobīdīta laikā ir, vai nu jūs to ievērojat precīzi un atzīmējat savus svētkus īstajā datumā. Vai nu atgriežamies 21. gadsimtā un svinam svētkus sestdienas pievakarē. Tas ir atkarīgs no jūsu iespējām un no tā, cik dziļi jūs gribat iet. Tas ir atkarīgs no tā, kā valsts taisa sarkano dienu. Arī. Kalendārā diena ir sarkana, nav lielas izvēles. Nu, ir izvēles. Es zinu, ka dažkārt Latvijā līgo arī trešdienas vakarā, ja 21. ir trešdiena. Ja Tā, 23. ir trešdiena. Mums ir brīva diena 23. 24. jūnijas. Pašlaik ir diezgan liels jau ļaužu pulks, kas cenšas ievērot tieši šos saulgriežu punktus un kas līgo 21. Un tāpat arī attiecībā uz Lielo dienu, jūs redzat, es uzrakstīju 20. 21. martu, un tas diezgan atšķiras no kristīgajām lieldienām. Jā. Es dažos kalendāros esmu redzējis, ka vasaras māras vietā ir jēkaba. Jā,
diskutējams jautājums. Jēkabi pēc kalendāra tā kā sanāk jūlija beigās. Un šeit es labprāt vispār atstātu tukšu vietu nosaukumam. Jo tas ir pats karstākais darba laiks, tas ir augusta sākums, kad es saprotu, ka agrārajā laikmetā, kad mums viss bija atkarīgs no māmuļa zemes labvēlības, visa mūsu pārticība, visa mūsu iztikšana, tad ražas laikā ņemt brīvu dienu nebija gudri. Un līdz ar to par šiem svētkiem, kas atrodas vidū starp Jāņiem un Miķeļdienu, jeb mazo dienu, ir pavisam maz ziņu. Un ir grūti viennozīmīgi pateikt, kā tur vispār šie svētki ir notikuši. Nu, ūsiņi būs tie paši jurģi? Ūsiņi zināmā mērā dublējās ar jurģiem, bet arī ne pilnībā. Jo jurģu diena, mēs zinām, ir 23. aprīlis, jurģu diena vairāk saistīta ar pārcelšanos, ar jaunajiem saimniekiem un tā. Ūsiņu diena pamatā ir saistīta ar lopu kopšanu, ja? Un tā ir pirmā nakts, kad zirgus atstāja pieguļā, kad ir gana jau silts. Gribēju izstāstīt par lielo dienu un atšķirību, lai būtu skaidrs, kādēļ un kā tas notiek. Kristīgā tradīcija ir Kristus augšām celšanās svētku svinēšanas, to datuma aprēķināšanu pārņēmusi no lokālām tradīcijām, kas eksistēja gan jūdaismā, gan tur dažās mazākās reliģijās, kristietības, teiksim, geogrāfiskajā izcelsmes vietā. Un tur šis senākais uzskats ir bijis, ka svētkus nedrīkst svinēt pieaugošā mēnesī. Ja svētkus svin pieaugošā mēnesī, tad apokalipse iestājas tūdaļ, tātad pasaule aiziet bojā. Un atbilstoši šim ticējumam, tā reģiona etniskās grupas ļoti daudzas svētkus visus pārvietoja uz periodu pēc pilnmēnesis. Un šīs tradīcijas, tā teikt, relikts ir saglabājies kristīgajā kalendārā, jo lieldienas tiek aprēķinātas tieši šādā veidā. Tiek sagaidīts pavasara punkts, 21. marts, un pēc tam tiek gaidīts, kad parādīsies pilnmēnesis pie debesīm. Un tad svētdienā pēc pilnmēnesis ir kristīgās lieldienas. Attiecīgi, ja pilnmēnesis ir 22. martā, un tā ir nedēļas diena sestdiena, tad 23. jau ir lieldienas, un mēs sakam, ka ir agrās lieldienas. Ja gadījumā pilnmēnesis ir bijis 19. martā, tad nākošais pilnmēnesis ir 18. aprīlī. Un ja 18. aprīlis ir pirmdiena, tad lieldienas ir 24. aprīlī. Un tad ir vēlās lieldienas. Tātad, atbilstoši kristīgai tradīcijai, lieldienas var mainīties vairāk nekā mēneši ietvaros šis svinamais datums. Ja mēs sekojam saules kalendāram, tad viennozīmīgi liela diena ir tanī brīdī, kad ir pavasara saulgrieži. Tas ir tas brīdis, kad kārt šūpolis un kad vēl veikt tās izdarības, kas no ar pavasara saulgriežiem saistās. Savienojumā ar šo apļa laiku darbojas arī lineārais laiks. Un tas ir tas, kā norisinās visu mūsu mūžu. Mēs sākam ar piedzimšanu, izejam noteikti attīstības ciklu un beidzam ar pēdējo mūža godu ar bedībām. Tātad cilvēku mūžs nosacīti norisinās taisnā līnijā. Un mums ir dzīvē dažādi notikumi, citi tiek
vairāk vai mazāk atzīmēti, citi ir ļoti nopietni. Viens no nopietnajiem ir vedības, jeb kā šodien saka, kāzas. Kas pa vidu vēl ir tie pieturas punkti? Kristības. Bērnu dzimšana. Jā, šeit mēs vienu no pirmajiem mūža godiem varam ielikt kristības un varbūt pirms tam arī pirtīžas. Varbūt pirms tam arī pirtīžas. Kas tas ir? Jā, tas ir tad, kad mazo pirmo reizi ved pirtiņā, un tad tur nodarbojas ar sarudzīšanu un dažādām veselības procedūrām, gan mazajam, gan māmiņai. Pirtī. Jā, bet senlaikos jau arī dzima pirtī. Arī radības notika pirtī. Tanī laikā, kad nebija izgudrotas vēl slimnīcas, tad izlīdzējās ar to, kas bija, vai ne? Un attiecīgi tālāk arī mums ir saglabājies ļoti maz ziņu par to daļu, kā bērni izaugot ir mainījuši savu statusu no maziem bērniem par lielākiem bērniem, kāda ir toreiz bijusi senlaikos nosacīti tā sistēma, ko mēs šodien varētu identificēt ar izglītības sistēmu. Izglītības sistēma bija atkarīga no tā, ko viņam ļāva ganīt. Zosis, jā, lūk, vai ne? Tātad, līdz kaut kādam laikam viņam nav pat gana statusa, tad viņam ir dažādi gana statusi, pēc tam viņš drīkst jau nazinēsāt, ja puika, jā, pēc tam jau ieroci. Tātad šīs pakāpes gradācijas notiek. Šodien šīs pakāpes ir savādākas, viņas nav fiziskas, viņas ir intelektuāls. Viņš pabeidz bērnu dārzu, viņš pabeidz sākuma skolu, pabeidz vidusskolu. Tātad tas, kas senlaikos bija saistīts ar prasmēm tīri fiziskajām un cita starpā zināmu garīgo briedumu, jo ieroci nevar dot cilvēkam, kuram šeit vēl vējš staigā, ja? Tas tagad ir aizstāts ar mūsu prāta briedumu. Tātad pabeidzam bērnu dārzu, pēc tam pabeidzam to klasi un tā tālāk. Neatkarīgi no tā, ko mēs protam vai neprotam fiziskajā plāksnē. Un tad attiecīgi ļoti svarīgais punkts kāzas jeb vedības, kas iezīmē pārēju uz nākošo paudzi. Un tad attiecīgi, jā, bērnu dzimšana, varbūt vēl kaut kādas lietas. Mūsdienās te arī varētu iezīmēt dažādus pakāpienus pa karjeras kāpnēm un jaunu statusu iegūšanu. Tas ir tas, kā cilvēku mūžs norisinās. Un beidzot nāve un bedības, bet kā jūs redzat, tad to staru, ko es uzzīmēju, viņš sākas kaut kur. Kā jūs zinat, matemātikā staram īsti nav ne sākuma, ne beigu. Ir tikai Japāņi jau virziens. vispār vēl 9 mēnešus liek klāt. Viņi neskaita, ka dzimšanas diena ir tajā dienā, kad dzemdē. Jā, un esmu arī lasījusi, ka ir ciltis, kuras pat uzskata, tas nav saistīts ar skaitīšanu, bet kuras uzskata, ka bērns ir parādījies tajā brīdī, nevis, kad ir notikusi fiziskā ieņemšana, bet tad, kad vecāki ir sākuši domāt par to, ka viņiem varētu būt bērns. Kā to var izmērīt? Jā, un vai to ir tik svarīgi izskaitīt pa dienām? Un tāpat arī attiecībā uz bedībām un nāvi svītriņa gan tur ir ievilkta, jo tā ir robeža līnija, kad pārstāja sadarboties dvēseli un ķermenis, bet ir diezgan skaidrs, ka arī tautas dziesmās ir šī daļa, kas vēstīja par to, ka šai zemē, šai saulē viesiem vien padzīvoja viņa zeme, viņa saule tā visam mūžiņam. Tātad apziņa par to, ka šī kombinācija, kad mūsu dvēseli ir kopā ar ķermeni, ir īslaicīga un ierobežota, un ārpus tā pastāv vēl kaut kas cits. Vai vediet mani dziedādami, nevediet raudādami, laiet mana dvēselīte pie dieviņa dziedādama. Un saistībā ar šo es gribu arī norādīt uz dažādiem domāšanas līmeņiem.
Mēs nu pat sākām runāt par Dainu tekstiem, es sāku šo to stāstīt priekšā. Ja mēs paliktu augšā, tad jūs to redzētu uz ekrāna, bet tur būtu ļoti karsti. Līdz ar to jums būs jāpiecieš, ka es vienkārši jums stāstu. Attiecībā uz domāšanas līmeņiem es uzzīmēšu tādu lielu garu kvadrātu, bet šī nebūs Rotkau glezna. Bet tāpat ir sadalījums 3 daļās, kas nosacīti atbilst arī dažādiem cilvēka garīgās attīstības līmeņiem. Kā mēs zinām, kad bērniņš ir maziņš, viņam dominē tikai un vienīgi uztvere. Pēc tam viņš sāk analizēt un tā tālāk. Tātad šis te apakšējais zemākais līmenis ir uztvere. Un kamēr uztvere ir dominējošā par pārējiem procesiem, tikmēr izveidojas pasaules uzskats, ko mēs saucam par maģisko. Pasaule ir pilna notikumu, un katrs notikums ir brīnums. Priekš tā mazā. Priekš tā mazā. Un es pieņemu, ka cilvēces rītausmā, tā teikt, pirms nezinu cik miljoniem gadu, tieši tāpat katrs notikums šeit bija brīnums. Tātad maģiskais. Attīstoties, pieslēdzot klāt racionālo prātu, mēs sākam analizēt un parādās racionālais pasaules uzskats. Mēs visu gribam izskaidrot, par visu gribam pateikt, kāpēc tas notiek tā un ne savādāk. Un šeit ir tāda jocīga lieta, jo instruments, ar kuru mēs veicam analīzi, ir mūsu prāts. Bet apziņa un mūsu smadzeņu darbība ir daudz plašāka nekā tikai prāts. Mēs spējam apzināties, mēs spējam savā racionālajā prātā ielaist līdz 10% no tā, kas vispār notiek mūsu smadzenēs. Tātad savā ziņā mēs ar savu apziņu un ar savu prātu dzīvojam lielā 3 stāvu mājā, bet vienā istabā. Un līdz ar to joprojām, lai vai kā mēs racionālo prātu darbinātu, mēs paplašinam lauku, ko mēs varam izskaidrot, bet ir lietas, kuras mēs nevaram izskaidrot. Un ja mēs nepakāpjamies soli tālāk, tad šeit pasaule sadalās. Ir kaut kas, kas mums ir pieņemams un pa ko mēs varam pateikt, tas ir tā un tāpēc, un ir kaut kas, ko mēs atmetam un pasakam, tas ir māņi un viss. Zināmā mērā ateisms kā zinātne ir iesprūdis šajā līmenī. Tas ir tas augstākais rezultāts, ko mūsu garīga attīstība spēj sasniegt. Kad mēs no atsevišķiem vērojumiem, savedot kopā uztveri un analīzi, izveidojam sintēzi. Un tad ir tas augstākais pasaules uzskats, kurš ir simboliskais pasaules uzskats. Tāds īsts paskaidrojums varētu būt, piemēram, kaut vai tā pati saulgriežu svinēšana. No vienas puses palūkojoties var teikt, nu kas tad tur ir, nu kādēļ viņiem tur jāiet vasarā, tur uguns kurināt un nakti negulēt un ņemties un ālēties, tam nav nekāda racionāla pamata. Tie ir māņi. No otras puses, ja mēs apzināmies šo, ka tas ir saistīts ar zemeslodes kustību ap sauli,
ka tas ir viens no svarīgākajiem punktiem, tad izpildot šos te Jāņu rituālus, mēs nevis izpildam kaut kādus māņus vai turpinam kaut ko aiz inerces, bet mēs pieslēdzamies ar savu apziņu pie tā, ka mēs esam kopā ar šiem lielajiem ritmiem, kas ir lielāki par mums pašiem. Un tad tas jau ir šis līmenis. Daudz kas no tā ir dainās pateikts priekšā. Dainas ir uzrakstītas šajā simboliskajā valodā. Piemēram, pavisam. Un tas ceļvedis ir apmēram tāds, ka jo neticamāka ir tā redzes glezna, ko jūs varat no Dainas teksta nolasīt, jo vairāk jāmeklē, kāds simbols tajā ir ietverts. Saule meta mēnesim ar sudraba čakārnīti. Kas tas čakārnītis tāds? Čakārnītis ir tāds sprunguls ar tādiem vairākiem galiem, tāds tā kā zarēns robains. Tā brīdī satiekās kopā gandrīz vai debesīm. Astronomija rāda, ka Saule ar mēnesi tikai aptumsuma vai laikā, teiksim, mēs redzam to bildi, ka tā kā aiziet viens otram priekšā. Bet kur tad ir tas sudraba čakārnītis? Kāpēc saulē Tur ir aizsaulīt mēnesi, kāpēc met? Aizsaulīt mēnestiņu, kā jūs skaisti mījaties, vai ne? Tas ir tas. Bet kas ir šis? Mums laikam nevienam nav laimējies dabā savām acīm komētu ieraudzīt, vai ne? Bet redziet, Daina pūrā ir saglabājušās par šo atmiņas. Tas ir skaisti. Jūs domājat, ka tā ir komēta? No arī mēs varam aplūkot ļoti dažādos rakursos, no ļoti dažādiem skatu punktiem skatīties uz Dainām. Ir viens šis sadzīviskais līmenis, un šī bilde sadzīviskā līmenī vispār nebija izprotama. Esmeitiņa kārozīta sadzīviskā līmenī ļoti viegli izprotama, bet šī bilde nekāda, ja? Un šie slāņi un zemteksti var būt ļoti daudz. Tāpat arī ļoti daudzām dainām ir tā, ka mēs varam paskatīties no ikdienas rakursa, varam paskatīties no tāda vispārīga iekšēja psiholoģiska rakursa, varam paskatīties no erotiskā rakursa. Piemēram, kumeliņi, kumeliņi, tu man kaunu padarīji. Ja tas ir tādā ikdienas līmenī, tad redzes glezna ir tāda, ka puisis ir uzkāpis zirgā un zirgs nevietā un nelaikā paklūp. Ja? Un tad tur ir tālāk visa tā dziesma par to, kā tur tās mātes meitas izturās, kamēr viņas to cepuri tur paceļ vai ar kāju spēr vai kā. Ja? Ja mēs uz šo lūkojamies kā uz psiholoģisku formulu, tad kumeļš ir tas iekšējais dzinējspēks, kas mūs pārvieto laikā un telpā. Tā ir mūsu iekšējā enerģija, kas mums ļauj un liek kaut ko izdarīt. Un ja mēs nevietā un nelaikā paklūpam, tad ir kā tā dziesmā, ja? Ka tad ir jāgaida, kā tad apkārtējie reaģēs, vai spers ar kāju, vai palīdzēs tikt atpakaļ un pacels cepurīti. Ja mēs skatāmies no erotiskā rakursa, tad tur sanāk vēl pavisam cita glezna. Jā. Un es jums minēju tikai 3, bet šādu slāņu var būt ļoti, ļoti daudz. Viņi var būt arī 11. Un līdz ar to es jums neuzdrošinos par kaut ko pateikt, ka tā ir un viss, jā. Jo šis viens mans redzējums, jā, tas ir tas, ko es esmu ieraudzījusi un var jums tālāk nodot, bet tikpat daudz spēkā ir arī dažādi citi redzējumi. Inese, mēs pēc filozofijas atnācām pie jums. Man tas vairs nav jāpaskaidro. Mums tikko par to stāstīja Maija.
vēl jau vairāk, runājot par tradīcijām un tradīciju pārmantošanu, protams, vadošais izējas materiāls ir tautas ticējuma pieraksti, dainu skapis, ļoti modernā krātuve www.dainuskapis.lv, kur var visu kaut ko meklēt. Bet, ja mēs gribam atdzīvināt tradīcijas un ja mēs gribam tās tiešām veikt, tad mums ir jāapzinās vēl viena trijādība. Un tagad man ir tāda plakanāka kastīte, un es to kastīti arī aizpildīšu ar 3 kārtām. Saistībā ar tradīciju pārmantošanu un ar dažādu izdarību veikšanu, kas šīs tradīcijas atspoguļo, mums ir jāapzinās, ka ir 3 pamatsastāvdaļas, kas mums ir jādara. Mums ir jāzina, kas mums jāizdara, jāzina, kādēļ tas jāizdara, un jāzina arī, kā to paveikt. Un šo es tā pa diagonāli pārdalīšu. Vai jūs zinat tādu izteicienu tumša bilde? Zinat, ko tas nozīmē, ja? Nu tad attiecībā uz to, kādas ir mūsu tradīcijas, apraksti un teksti, tāpat arī dainu un pasaku materiāls diezgan daudz liecina par to, kas ir ticis darīts. Un ir tumša bilde, varbūt, tā kā es teicu, tur par tiem svarīgajiem punktiem mūža gājumā, no kuriem vairāk ir izkrituši, tad viena svētki ir izkrituši, bet samērā tā izkritusī daļa, kur ir tumša bilde, ir neliela. Atbildēt uz jautājumu, kādēļ tas vai cits process ir ticis dalīts. Jā, tas izskatās tā pusi uz pusi. Arī diezgan daudz, ko mēs varam nolasīt no tekstiem. Nu, tur, piemēram, kūmās iedama trejādi ģērbos, lai manam pādēnam trejāda savis. Tātad ir kaut kāds nolūks, kādēļ tiek veikta šī darbība. Ja? Bagāti saģērbjās, lai krustāmais bērns savā dzīvē būtu bagāts. Ja? Vai tur naudiņu liek zābakā vai vēl kaut ko citu. Ja? Un visur, ja jūs meklēsiet paši dainu skapi un ļausiet saviem audzināmajiem meklēt, tad šis atslēgas vārdiņš lai kaut kas notiktu, lai kaut kas izveidotos, tas parāda nolūku, kādēļ tā vai cita darbība tiek veikta. Un šādi analizējot un skatoties, mēs varam diezgan daudz saites atrast, bet joprojām tur paliek brīva vieta interpretācijai. Tumšā bilde ir jau lielāka. Un kā to realizēt dzīvē? Viens Dievs zina. Kā to realizēt dzīvē, to mēs darām tā, kā mēs to visbiežāk, nevis kā mēs to saprotam, bet kā mēs to jūtam. Un līdz ar to šeit arī būtībā parādās tā pati proporcija, par kuru es runāju, stāstot par apziņu, ka prāts spēja aizpildīt 10%, un tad kas ir tie pārējie 10%? Tās ir mūsu jūtas un sajūtas. Tie pārējie 90%. Un tāpat arī šeit, kā izvest dzīvē šo, par ko mēs it kā jau diezgan daudz ko zinām, tas paliek mūsu ziņā. Un tādēļ muļķīgi būtu jautāt, vai folkloristi izgudro no jauna rituālus. Folkloristi neizgudro no jauna rituālus, tie, kas tagad ir atjaunojuši, teiksim, Jāņu svinēšanu pēc tautiskām tradīcijām, kas veic bērnu uzņemšanu dzimtā, pādītai vārda došanu pēc senām tradīcijām un tā tālāk un tā joprojām. Rituālus no jauna neizgudro, bet iespējams, ka jauns ir tas formāts, kā. Un ja mēs pētam, tad arī daudzas tradīcijas, par kurām ir vairāk aprakstu un kaut kas zināms, dažādos novados atšķirās.
un dažādās ģimenēs atšķirās. Un mēs drīkstam ieviest šīs atšķirības, jo tādā veidā mēs padarām tradīciju dzīvu. Tikai vienīgais gan, pirms mēs šīs atšķirības ieviešam, mums ir jābūt pazīstamiem ar šo apakšējo daļu. Šī bija teorija. Vēl gribēju piebilst tādu mazu piebildi, kas aktualizējās arī tad, kad es dzirdēju dažas pēdējās minūtes no jūsu nodarbības, kas bija iepriekšējā, kur stāstīja par runas attīstību un par logopēdiju, un tur bija jautājums par dziedāšanu. Un es gribētu uzsvērt dziedāšanas lielo nozīmi. Latviešu valodā ir daudz tādas zīmīgas vārdu spēles, un viena no tām ir arī tāda, ka dziedāšana un dziedināšana abi ir vienas saknes vārdi. Fizikālais pamatojums, kā es to saskatu, tur ir, ka skaņa kā vibrācija strukturē vielu, strukturē matēriju. Ir tāda fizikāla parādība, ko sauc par hladnī figūrām, varat pameklēt un apskatīties, ka, teiksim, ja tiek raidīta noteiktas frekvences skaņa un uz pamatnes, uz kādas papīra lapas vai uz kādas plāksnes ir izbērta viela, tur skaidiņas vai smiltiņas vai vēl kaut kas, tad pie noteiktas frekvences skaņas šī viela sakārtojas noteiktā struktūrā. Pie vienas frekvences izveidojas, teiksim, lielāks aplis, pie citas frekvences izveidojas vairāki mazi aplīši, vēl pie citas izveidojas kaut kādas 4 stūriem līdzīgas figūras, un šīs figūras mainās, bet kamēr skan skaņa, tikmēr nav hausa. Tikmēr visu laiku viela ir strukturēta. Un kad mēs dziedam, tad mēs šo strukturēšanu veicam savā ķermenī, un mēs sakārtojam savus bioķīmiskos procesus, mēs palīdzam atkritumvielām aiziet, kur viņām jāaiziet, un palīdzam ķermenim strādāt normāli, tā kā viņam ir jāstrādā. Līdz ar to notiek šī te dziedināšana. Un nākošais, mēs dziedam priekš sevis, nevis priekš citiem. Jo pirmie ieguvēji no dziedāšanas esam mēs un mūsu ķermeņi. Un tālāk estētiskais baudījums, tās pārējās jaukās lietas, tas jau ir putukrējums uz tortes. Varbūt mēģināsim kopā nodziedāt vienu dziesmu, un pēc tam es parādīšu arī tādu mazu ieskatu, kā var runāt par šīs dziesmas simboliku. Strauja, strauja upe tecei, strauja, strauja upe tecei, gar brālīšanām durvīm, gar brālīšanām durvīm. Nedrīkstēju pārjāti, nedrīkstēju pārjāti, baidās manis kumeliņš, baidās manis kumeliņš. Jai brālīti droši pāri, jai brālīti droši pāri, neslīgs tavis kumeliņš, neslīgs tavis kumeliņš. Apakšā ir balta smiltis, apakšā ir balta smiltis, virsū skaidrais ūdentiņš, virsū skaidrais ūdentiņš. Zobens grieza baltu smilti, zobens grieza baltu smilti, ūdens skaloj kumeliņu, ūdens skaloj kumeliņu. Spožā spalva kumeļāmi, spožā spalva kumeļāmi, vēl spožāki iemauktiņi, vēl spožāki iemauktiņi. Uz akmeņa malku cirtu. Vai drīkstam šo vienu rindu nomainīt? No akmeņa skaidu šķēlu, no akmeņa skaidu šķēlu, straumē kuru guntiņu, straumē kuru guntiņu. Lai sildāsi pieļautiņi,
lai sildasi pieļaupīņi, kas man laba nevēlēja, kas man laba nevēlēja. Sildies. Mana vīra māte, ja? Kādreiz arī dzied, lai sildās tie ļautiņi, kas nosala saulītē. Kas nosala saulītē? Jā. Un es apzināti izvēlējos mainīt jaunāko dziesmas versiju kā tas sanāk, pēdējā pantā pret mazliet sanāku, jo tikmēr, kamēr mēs apzināmies jēgu, tikmēr mēs tradīciju varam pārnest nemainītu viens pret vienu. Un tad, kad mēs pazaudējam jēgu, tad bieži vien šī pati tradīcija pārlec burtiski savā pretmetā. Mēs to varam ļoti labi redzēt ar to, ka senatnē ir ļoti daudzām kultūrām bijis mirušo kults, jeb veļu kults, kas ir bijis godināšanas kults. Un laikam ejot, piemēram, viena tāda tradīcija, kur šī sākotnējā jēga ir pazaudēta un ir palicis pāri tikai kaut kāda baiļu atblāzma, kas ir jāaizstāj ar jokošanos, ir Halloween. Mums nav tādu svētku. Un arī dziesmā tiklīdz mēs pazaudējam to senāko jēgu, tiklīdz mēs nespējam izskaidrot, kas ar šo simbolu ir bijis saistīts, ja? Tad mēs varam diezgan brīvi ļauties interpretācijām, kuras maina jēgu un pārmet uz pretējo. Un šis bija tāds skaists piemērs, tanī brīdī, kad no akmeņa skaidu šķēlu vai no akmeņa lūku plēsu cilvēkam tiek piedāvētas pārdabiskas spējas. Viņam ir kaut kāds tāds spēju līmenis, kas nav ikdienišķs, kas ir kaut kas, tā teikt, izcils, nezinu. Kā, angliski runājošie sapratīs ekskluzīvs, krieviski runājošie sapratīs izrjāda von vyhaģešķi, ja? Un tanī brīdī, kad no akmeņa plēš lūku vai šķeļ skaidu, tad ir šī spēka izpausme. Tanī brīdī, kad uz akmeņa cērt malku. Un tas tālākais spēja iekurt straumē uguni arī ir pārdabīga, ne ikdienišķa spēja. Un tad tas ir vai nu lai sildās tie ļautiņi, kas man laba nevēlēja. Tātad psiholoģiskā aizsardzība vai nu, teiksim, vispārēja tāda labvēlība, lai nosala tie ļautiņi, lai sildās tie ļautiņi, kas nosala saulītē. Un tad tur tālākie visi atvasinājumi par to, kura māte nav mīļa, to var dziedāt godos un piemērot attiecīgai situācijai. Analizējot šo dziesmu kā tādu, tātad ikdienas līmenis ir tāds, mēs redzam, ir jauns cilvēks, viņam ir kumeļš, tam brālītim ir strauja upe, un viņu tikai iedrošina, lai viņš tiek pāri. Pamēģiniet pieslēgties šīs dziesmas erotiskajam aspektam. Iziet pa pantiem cauri, varat skaļi neko neteikt, bet izdomājiet, cik tur ir tomēr trāpīgi, un es teikšu, klaji izstāstīts, kas jādara. Kā saprot, jā. Šito reiz viss saprot. Pārējot pie tā aspekta, kad mēs uztveram kumeļu ne kā puiša lepnumu un ne kā fāla simbolu, bet kad mēs uztveram kumeļu kā mūsu iekšējo resursu kopumu, kā mūsu dzinēju spēku, tad mēs saprotam, ka pie tādām situācijām, kad mums ir jātiek kaut kam pāri, mūsu dzīve noved ik pa laikam. Un tad, kad mūsu priekšā ir nolikts izaicinājums, ko pārvarēt, jā, tad ir jāsaņemās pašam un jāsaņemās kumeļam. Un faktiski par šo dziļāko slāni, par šiem te iekšējiem resursiem un to, kā mēs dzīvē kārtojam savus eksāmenus, liecina tas pēdējais pants, kas ir gala rezultātā. Par tām neparastajām cita līmeņa spējām, ko mēs iegūstam, ja mēs to pārbaudījumu noliekam. Un faktiski ļoti daudzas no svētkos dziedamajām dziesmām mēs varam šādā veidā izanalizēt. Vajag tik ķerties klāt.
Sevišķi viegli. Kur tu teici gailīti, mamma? Jā, no dažādiem aspektiem. 3 eizītes, meitas celt. 3 eizītes nodziedāja. Celies mana līgaviņa. Bet, jā, 3 reizītes nodziedāja, visi noreaģēja, bet līgaviņa atbild. Līgaviņai miedziņš nāk. Nu, lūk, un tagad es ceru, ka mums pietiks laika. Mazliet es pastāstīju, cik es varēju par tekstiem un par vārdu. Drusku mēs parunājām par dziedāšanu, un atlikušo mūsu nodarbības daļu es gribētu veltīt rotaļām. Vairāki aspekti ir, kādēļ tas ir nozīmīgi. Pirmkārt, rotaļā mēs izspēlējam dažādas situācijas, kuras ir analoģiskas dzīves situācijām. Respektīvi, rotaļā, tad, kad ir kādi vidējie, tad mēs varam novērot, kā norisinās grupas sadarbība, kur ir līderi, kur ir tie, kas vienmēr ir klusie un kurus nekad neviens neizvēlās, un tā tālāk un tā joprojām. Rotaļā mēs piedalāmies ar visu ķermeni. Tātad mēs iesaistamies atkal vairāk nekā tikai ar tiem 10 racionālā prāta procentiem. Rotaļa mums iedod zināmu ritmu, zināmu struktūru. Tātad papildus dziedāšanai mums vēl arī dejošanas ritms palīdz strukturēt mūsu ķermeni. Vēl bez tam rotaļā mēs dabonam kopības sajūtu, ko mēs pa vienam nekad nedabonam. Un mēs viens otram pieskaramies. Psihoterapeiti ir konstatējuši, ka cilvēkam ir dienā nepieciešami vismaz 35 pozitīvi neseksuāli pieskārieni. Padomājiet labi, vai mēs šo normu vispār sasniedzam. Vai mēs tomēr dzīvojam taktilo sajūtu badā. Barojot prātu, mēs aizmirstam barot citas savas maņas, kas ir tikpat svarīgas. Un tad mums ir depresijas. Priekš tā vajag mazbērnus. Jā. Kad mazbērni, tad viss ir kārtībā. Tad mums ir depresijas, diskomforti, izdegšanas sindroms un Dievs vien zin, kas vēl. Un izrādās, ka ir dažas pavisam vienkāršas, efektīvas metodas, kā ar šo var labi strādāt. Un rotaļa, tā skaitā fiziskā saskara un ķermeņa izkustināšana, ir viena no ļoti spēcīgām metodēm, kā mēs varam palīdzēt sev un citiem. Vēl bez tam, tagad 21. gadsimtā mēs arvien vairāk pārējam uz dažādām virtuālām attiecībām. Virtuālas vēstules, virtuāli randiņi. Labākajā gadījumā jau nu vēl sazvanās pa telefonu, bet sliktākajā gadījumā no vienas istabas uz otru apmainās ar e-pastiem. Un caur šo mēs tā kā atkal esam konflikta priekšā starp savu sapratni un savu ķermeni. Rotaļā mēs savu ķermeni pielietojam. Tās ir fiziskās kustības, jo fiziskās slodzes mums arī bieži vien ir pa maz, un tās ir īstas cilvēciskas saskaras attiecības, kuras nav virtuālas. Ceļamies kājās, stājamies aplī.